Domāju, katrs no jums ir dzirdējis, ka mūsu Latvijas karavīri atrodas misijā Afganistānā, taču tikai retais zina, kur tas ir un kā tas ir. Par to arī būs mūsu stāsts par lielāko latviešu vienību Afganistānā, par bāzi Meimanā. Militārai vienībai, kas izvietot valstī, kas ir ļoti tālu no mājām, šādu nometni nepieciešama. Ir vajadzīga tāda drošā osta, un šī ir mūsu drošā osta. Kad mani karavīri ir paveikuši operācijas, viņiem ir nepieciešama vieta, kur doties, kur atpūsties, kur sagatavoties nākamajiem uzdevumiem. Afganistānas ziemeļi, Farijābas province, militārā bāze pie Meimanas pilsētas robežas uz laiku kļūst par mājām 130 Latvijas karavīriem. Bāzes saimnieki ir norvēģi. Viņi vada provinces atjaunošanas vienību, kuras uzdevums ir gādāt par drošību vietējā apkārtnē, lai citi savukārt varētu nodarboties ar ūdens apgādi, ēku būvniecību un citām šai valstī tik izmisīgi nepieciešamajām lietām. Bez norvēģiem un latviešiem te atrodas arī amerikāņi un maķedonieši. Torņos, kas šeit pa perimetru jūs redzēsiet vēlāk, un arī varbūt esat redzējuši, stāv cilvēki ar ieročiem, bruņojumi, novērošanas optikām, kaut kādām ierīcēm. Un viņi skatās, tāds viņam galvenais uzdevums – brīdināt. Ikdienu karavīriem nākas doties ārpus bāzes mūriem, lai sastaptos ar pilsētas ikdienu. Tas, ko mēs veicam ikdienā, mēs veicam šos te eskortus, un eskorts ir PRT personāla pavadīšana un apsardze. Ja mums atliek laika, tad mēs braucam patruļās. Esam tādā normālā šaurā kvartālā iebraukuši. Īsti tāds, ka vēl šaurāk paliek. Jauki mums tur rāda, ka nav iebraukums tālāk. Jauki droši. Varam mēģināt stopties bišku ātrāk, bet Patruļas galvenais mērķis bija, protams, parādīt savu klātbūtni, ka mēs joprojām šeit esam, mēs rūpējamies par šo drošību un pie reizes veicot pārunas ar vietējiem iedzīvotājiem, noskaidrot viņu noskaņojumu, noskaidrot, vai tajā ciemā, piemēram, nav parādījusies kaut kāda propaganda pret valstiskām organizācijām, var tās tur ir parādījušies nemiernieki. Mēs gaidījām, ka informācija būs par to, ka tur
ir nemiernieki, viņi apgrozās biežāk tajā pilsētā, tajā ciematā. Bet patreiz izskatās, ka situācija ir apmēram tāda pat kā Meimenes pilsētā, kas ir labi. Vienkārši tādā veidā mēs taustamies un skatāmies, kurā pilsētas rajonā kas notiek. Lielā norvēģu bosa vietnieks latvietis kopā ar norvēģiem un mūsējiem plāno uzdevumus. Mūsu karavīru pārziņā te ir bāzes un tās cilvēku apsardze, mūsējie nodarbojas arī ar izlūkošanu, sprākstvielu neutralizēšanu un glāb ievainoto dzīvības bāzes slimnīcā. Vēl pirms nemaz netika ilga laika Farjābas province tika uzskatīta par salīdzinoši mierīgu. Tagad, tāpat kā citviet, te kļūst arvien bīstamāk. Bāzes mūri ir robeža. Aiz tiem sākas cita dzīve, kurai jāsagatavojas un kur jābūt gatavam uz visu. Mūsu viesošanās laikā atmosfēra ir saspringta, tuvojas vēlēšanas un beidzies Ramadāns, tāpēc ielās vairums tārpšies košās svētku drānās. Super. Dienām ilgi bāzes sargājošajos mūros atpakaļ netiek izlūki, kur darba lielākā daļa ir tur ārā. Viņu uzdevums ir zināt, būt tuvu cilvēkiem, vērot. Cilvēki smaida, jauni bērni sevišķi mājā rociņām, ja, tur smaida. Ir redzēts, ka spļauj virsū. Ja. Vienreiz parādīja par rīklu novilka, bet tas bija viens gadījums tikai. Tā cilvēki ir atvērti. Viņi sēž brīnās par mūsu klātbūtni. Ja. Tu piestāji, aprunājies. Jā, tur labdien, kā iet, tur ok, viss kārtībā. Nu, vai puiši ir redzēti? Nē, nav, te nav. Nu, tā tāda ikdienas saruna, vārda apmaiņa. Pretiniekus te dēvē par sliktajiem puišiem. Viņi nestaigā ģērbti vienotās formās, nekad īsti nevar zināt, kad viņi ir līdzās. Pa īstam ticēt, te nevar nevienam. Mēs saucam viņus talibāni, bet nebūtu viņi nav zem šī viena vārda. Viņi ir dažādi, viņi gan pēc pārliecības, gan pēc interesēm, ir sākot no bandītiskiem grupējumiem līdz pat kaut kādiem tīri ideoloģiskiem musulmaņu karotājiem. Bet viņi ir šeit vietējie visi. Tepat jau viņi ir. Kamēr mēs neejam iekšā viņu teritorijās, kamēr mēs viņus, teiksim, netraucējam, tikmēr līdz kaut kādam zināmam brīdim arī varbūt tāda pretstība no viņa puses arī nav. Cilvēki visvairāk rūpējas par savu tiešo radinieku, tuvinieku drošību. Ja, un šie tuvinieki var arī aizaut līdz pat varbūt provincei, varbūt līdz pilsētai. Tad, kamēr nav kādam padošam cilvēkam vai autoritātei pilnīgas pārliecības par to, kura puse tad vinnēs, vai tie būs ISAF, vai tie būs šī gadījumā varbūt talibāni, tad ir tendence, kā mēs sakam, sēdēt uz žoga. Un mūsu uzdevums ir rūpēties, lai viņi nokristu pareizā pusē. Tulki, mūsu mēles un ausis šajā valstī, ir nolēkuši žoga konkrētā vienā pusē. Tieši tāpēc viņi ir īpaši svarīgs mērķis pretiniekiem. Mēs ar vienu puisi Rašīdu abi strādājam ASV armijai. Talibāni centās mūs arestēt. Amerikāņi teica, arī kur jūs iet, neiet pārāk tālu no mūsu karavīriem, jo, ja jūs aiziesiet, jūs mēģinās arestēt vai nošaut. Vienība, ar kur es strādāju, pamet Afganistānu, un nākamajiem es teicu, ka man austrumos palikt ir pārāk bīstam, tāpēc tagad es esmu Meimenā. Kad pirms 4 gadiem sāku strādāt kā tulks Meimenā, mums nebija asfaltēta ceļa, nebija skolu, slimnīcu, elektrības, mums nebija pamatlietu. Tagad viss ir attīstījies, mums ir asfalts, elektrības, skolas, cilvēki kļūst izglītotāki. Lietas attīstās ļoti strauji patiesībā. Meimenes mērs zina, kurā pusē viņš ir, bet par šo uzticamību grib saņemt atalgojumu. Tādu palīdzību pilsētai, lai dažādo cilšu, klānu un tautību pārstāvi teiktu, viņš ir labs mērs, viņš par mums rūpējas. Tiekoties ar mums, mērs valk ārā papīrus un plānus un tik skaita, kas pilsētai nepieciešams. Šķiet, viņš nenojauš, ka neesam tik bagāti kā amerikāņi, bet arī te viņam ir kāda interese – sadarbības starp Meimenes meiteņu skolu un Ogres skolu un iespējams pat ciemošanās Latvijā. Te arī to ātro projektu ietvaros uz vienu ciematiņu aizvedām tur ģeneratoru, ūdens sūkni, teltis, kaut kādas baterijas, laikam, tur saules baterijas. Un tā, kad mēs viņiem dodam, ja, tā oficiālā daļa bez mazai, tad viņš skatās uz to piekabīt, kur tas viss iekšā, ko es darīšu ar to vienu, ja, ka man ir 1000 ģimenes.
Un tad tas priekšstats veidojas it kā, ka viņiem mums ir pienākums nodrošināt visam tam ciematam, katram, lai būtu ģenerators, sūknis, lai nebūtu problēma. Lai gan tējas dzeršana pie mēra norit mierīgā gaisotnē, gan te, gan citur augstākās militāra personas un arī mūs nepārtraukti apsargā. Mēs esam atbraukuši uz UN ēku, atraduši paciņas. Mēs saucam cilvēkus, kurus mēs eskortējam par paciņām, mēs viņus tā saucam. Tas tā kā tāds kodvārdiņš maziņš. Mēs atvedam uz šejieni, reāli pārbaudam perimetru, vai droši. Un kamēr viņi iekšā veic pārunas, tikmēr mēs nodrošinām ārējo perimetru drošību viņu. Lai viņi droši var iznākt ārā, iesaisties mašīnās, un mēs viņus eskortējam atpakaļ uz bāzi. Tad, kad no bāzes izbrauc lielie bosi vai Afganistānā viesojas, piemēram, mūsu ministri vai premjers, darbs ir 6 militārajiem policistiem, kas te strādā par miesas sargiem. Draudu līmenis. Ja Rīgā, teiksim, viņš ir samērā zems un, teiksim, miesas sargiem, teiksim, nav bruņu vestes, viņiem ir pistoles. Tad šeit mēs esam pilnā ekipējumā. Transports, smagie ložmetēji, automātiskie granātmetēji, teiksim, automātiskie ieroči. Šeit tu var realizēt sevi kā karavīru, teiksim, 100%. Tāpēc, jo, sēžot Latvijā un skraidot tur, teiksim, pa poligonu, vienkārši mācoties. Tas nav tas, teiksim, es to vienmēr salīdzinu kā, piemēram, ar ķirurgu. Iedomājieties, lai pa ķirurgu izmācītos, ļoti liels laiks vajadzīgs. Un ķirurgs tomēr grib sev realizēt, taisīt operācijas, palīdzēt cilvēkiem pareizi. Viņš grib reāli strādāt. Tas pats ir ar karavīru. Arī tu ieguldi ļoti lielu darbu, teiksim, lai sasniegtu to līmeni, kādā tu esi. Un arī gribās viņu īstajā dzīvē realizēt. No kontaktiem, kā te dēvē tiešus uzbrukumus un apšaudes, karavīri nebaidās tik ļoti kā no ID. Šis burtu salikums nozīmē improvizētas pašgatavotas sprāgstvielas. Notiek nepārtraukta sacensība. Sliktie bumbas ierok uz smošainajiem ceļiem, kur tās nav pamanāmas, un spridzina no attāluma, piemēram, ar mobilajiem telefoniem. Savukārt mūsējie auto aprieko ar ierīcēm, kas slāpē telefonu signālus. Nemiernieku rīcībā ir nospiedienu mīnas, kas sprāgskatām uzbrauc virsū. Startautiskie spēki rada īpašas mašīnas, kam bumbas tik ļoti neskādē. Ja kādreiz bija droši braukt pa asfalta segumiem, tad tagad karotāji pamanās arī asfaltā izurbt caurumus un ievietot spridzekļus. Tieši no ID šajā karā mirst visvairāk cilvēku. Tieši tā jūnijā te gāja bojā 4 norvēģi. Vai viņš var atrast sprāgstvielas uz ceļa? Jā, ID, kas ir ieraktas uz ceļa. Es viņam lieku turpināt meklēt. Viņš saprot norvēģiski? Viņi iet vieni, lai cilvēks būtu drošā attālumā no ID, kas ir uz ceļa. Tagad viņam ir parādījusies interese. Viņš ir atradis ID. Viņš sēž un norāda, ka te tas ir. Pēc tam nāk atmīnētājā robota. Šos te visu darbības mēs veicam tā drošu attālumu. Šeit jūs varat redzēt, ko ir tas sprādzienu bīstamais priekšmets, iespējamais. Tādēļ varbūt es viņu satveršu un izvilkšu ārā. Salīdzinot ar 2009. gadu, šogad ir pieaudzis pa 100%. Tas gan lietošanas skaits, gan arī nodarīto bojājumu, teiksim, apjoms. Informācija šeit ienāk katru dienu. Par gadījumiem, par sprādzieniem, par noņemtiem. Tas ir vienkārši, tas ir ātri un nodara gan sagrauj morāli, gan nodara arī lielākus postījumus. Ja pirms kādiem 2 gadiem varbūt bija 1-2 ievainotie pa pusgadu nopietni, tad tagad ir praktiski vairāki cilvēki nedēļā. Tas ir reizēm ir dienas, kad viena pēc otras tiek
vesti ievainotie. Ievainotos tie nogādāja tieši no kara lauka. Kad virs bāzes atskan īpašo medkoja helikopteru saceltais troksnis, nemieris pārņem arī 3 latviešu mediķus. Šī ir operāciju zāle ar 2 operāciju galdiem, kur vienlaicīgi var strādāt 2 ķirurgu brigādes. Tādas viņas te arī ir maķedonieši un amerikāņi. Smagākie pacienti nonāk ķirurgu rokās, taču, ja ievainoto ir daudz, arī mūsu ārstam, kas pilda tādas kā armijas ģimenes ārsta funkcijas, un 2 māsiņām jāsteidz palīgā. Vairāk ievainotie ikdienas, tie pārsvarā ir Afganistānas armijas vai policijas darbinieki. Šī ir tās otra palāta, tā saucamā latviešu palāta, kur mūsu māsiņa Inese šodien pati veic uzkopi. Viņi paši saka, ka pagaidām Dievs Afganistānā ir latvietis, un mūsu karavīriem vairāk nākas saskarties ar iesnām un temperatūru, nevis nopietniem ievainojumiem. Pat labam Latvijas karavīru labsajūta vairāk atkarīga no virtuves kā no lazaretes. Brokastis no 7 līdz 9, pusdienas no 12 līdz 2, vakariņas no 6 līdz 8 un naksniņas tiem, kas kaut ko nokavējuši. Tie, kas domā, ka pārtika armijā ir kas briesmīgs, stipri vien maldās. Turklāt, ja vēl latviešu pavārs palutina ar ko īpašu. Vakaros bāzes virtuvē notiek pavisam interesantas un neparastas lietas. Daiga, ko tu dari? Šajā gadījumā kausējam šokolādi. Kāpēc? Ko mēs gatavojam? Rīt mēs svinam Inesei dzimšanas dienu medmāsē Latvijas. Nu, un, protams, gribās kādus ļoti īpašus tieši latviešu gatavotas našķus. Un, protams, arī pārsteigt pie reizes arī citu kontingentu pārstāvjus ar to, cik mēs tomēr esam forši un labi un kā mums prot gatavot mūsu pavāri un kulināri. Es tur mazliet tā kā piestrādāju, par pelti. Tas ir draudzenei pārsteigums dzimšanas dienā. Tieši tā, jā. Izstāst Raivā, kas tas ir? Draudzenei kūka pasūtījums. Vakar pieteicu un tad šodien pastrādāsim, lai rītā būtu dzimšanas dienai bišku našķis. Jā, biskvīta ābolu kūka. Vai tu zini, ko šobrīd dara tā draudzene Daiga? Es domāju, ka jā. Cep mana dzimšanas dienas kūka. Tikmēr Inese strādā bārā. Jā, arī tāds te ir. Stiprākais dzēriens, ko var dabūt, gan ir bezalkoholiskais alus. Un darbs bārā ir brīvprātīgs. Reizi nedēļā, bet sanāk citreiz biežāk pastrādāt. Tā ir laba iespēja arī ar citām valstīm puišiem iepazīties, meitenēm arī parunāt. Arī jaunas iespējas. Mēs dzīvojam šeit katru dienu un izbaudam to dienu, kāda viņa ir. Nevar dzīvot šodien un domāt par kaut ko sliktu. Tā nē. Ir tikai viss labais. Bārs ir vieta, kur atpūsties, satikties un piedalīties dažādos pasākumos, kas skarbo ikdienu padara paciešam. Mūsu viesošanās laikā Maķedonijas karavīri visus aicina uz savas valsts neatkarības dienas svinībām. Laikam tālāk nekur nebūs jābrauc, viņi ir atraduši, laikam tur padās viņi ir. Nezinu, viņi spridzinās tur padāt. Ir saņemta informācija, ka šeit, galvenajā policijas iecirknī Maimanā, ēkā ir ievietota bumba. Tāpēc mūsu latviešu karavīri kopā ar norvēģu kolēģiem atrodas iekšpusē, lai noskaidrotu, cik bīstama patiesībā ir situācija. Bumba izrādās ir pavisam citur, kur nav īsti skaidrs, tāpēc nākas sekot vietējiem. Nē, tu braumies 3 vai. Tu braumies 3, izbraucām no objekta, un mūsu cilvēks pa priekšu brauc, kurš rāda vietu, kur atrodas Uksovē. Dzīvi, kad es vai izies? Nāksies.
neviens visu īpaši apmierinās neizskatās, mēs braucam. Es varu pat tieši. Te sprāgstvielas patiešām arī atrodas. Kā noskaidrosim pēcāk, trūks tikai detonātori. Visticamāk, bumba tikusi laicīgi gatavot uzspridzināšanai vēlēšanu laikā, kam bija jānotiek pēc pāris dienām. Devušies patruļā, mēs nokavējam Ineses dzimšanas dienu. Vēl viens atgādinājums, ka te plāni var mainīties ik brīdi. Tā dienā bija arī norvēģu māsiņai, Annai Heigai dzimšanas diena. Un tad mēs manu iekavēto jubileju apvienojām ar viņas tās jubileju. Vispirms ir dāvana saņemšana, vispirms ir svinīga runu teikšana no metkoju vadības, pasniegšana dāvana. Un tad ir svinīgā dāvana saiņošana laukā. Meitenes bija ļoti pacentušās. Mēs sapakojam mantas un dodamies prom, izbaudījuši mazu daļiņu bāzes ikdienas. Karavīriem te jāpavada pusgads. Mūsu satiktajiem tobrīd atlikuši vēl 3 mēneši. Lielai daļai šī nav pirmā reize, jo tieši te uz vietas viņiem kļūst skaidrs, kāpēc viņiem te jābūt. Vīrietis jau pēc iekšējās būtības, viņš tomēr ir tas piedzīvojuma meklētājs. Un armijā to piedzīvojumu var atrast. Un misija nodrošina to piedzīvojumu. Tas arī piesaista, arī daļu piesaista jauniešus. Es domāju, ka daļa tomēr ir tas romantisms iekšā cilvēkos. Man jāatzīst, ka drošības situācija pasliktinās. Mēs ejam nepareizā virzienā. Provincē ir pārāk maz drošības spēku vienību un nemiernieki ir spējīgi attīstīties un paplašināties ātrāk nekā mēs spējam viņus apkarot. Situācija ir nopietna. Cilvēki cer, ka ISAF te paliks, lai turpinātu palīdzēt un atbalstīt Afganistānu, jo tas būtu labāk arī viņiem. Ja sabiedrotie pametīs Afganistānu, cilvēki šaubās. Talibana spēki palielinās ar katru dienu, mēģina atrast sabiedrotos un pārņemt kontroli. Ja jūs aiziesiet no Afganistānas, viņi atgriezīsies. Mūsu drošības spēki šobrīd nav spējīgi kontrolēt visu teritoriju. Viņi atgriezīsies un nogalinās visus, kas ir strādājuši ar ISAF un Afganistānas valdības labā. Brīdī, kad dodamies prom, mūsu karavīri saņēmuši jaunas auto. Tas nozīmē, ka mūsējie būs labāk apbruņoti un vienlaikus to, ka kara arī būs vairāk. Kā šovakar Meimenā? Šovakar Meimenē, visi ir mierīgie.